Es aicinu Latvijas Universitātes vēstures filozofijas fakultātes docentu, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku, vēstures zinātņu doktoru Mārtiņu Mintauru. Es tūlītās prezentāciju tev palaidīšu. Paldies kolēģiem, paldies par iespēju piedalīties konferencē un, protams, paldies par avansu tikko izskanējušu. Sveicināti cienījamie kolēģi, visi klātesošie. Vēlreiz gribu teikt paldies konferences organizatoriem par iespēju gan piedalīties šajā konferencē, gan par iespēju veikt nelielas izmaiņas laika grafikā, kas bija nepieciešams, lai varētu paspēt uz konferenci. Referāta tēma ir salīdzinoši šaura ar to, ko mēs dzirdējām iepriekšējā dienā un arī šodien. Man ir žēl, ka es nebiju klāt visā konferences gaitā un īpaši žēl, ka nedzirdēju kolēģi Tomaševska referātu, kas kaut kādā mērā droši vien sasaucas ar to, ko mēs šodien redzēsim uz ekrāna turpmākajās 20 minūtēs un par ko arī būs runa. Tad šāda ainava ir pazīstama gan no fotogrāfiju albumiem, gan no vēstures grāmatām, gan arī no kinohronikām. Proti tad apjomīgie postījumi, ko Rīgas vēsturiskajā centrā, ja Vecrīgā, radīja PSRS sarkanās armijas un Vācu Wehrmachta karadarbība šajā teritorijā 41. gada vasarā īpaši un mazākā apmērā, bet arī 44. gada oktobra sākumā. Protams, radīja ainavu, kādu mēs redzam šajā gadījumā Vecrīgā, bet, kā jau dzirdējām iepriekš, tad šāda līdzīga ainava bija sastopama arī citās Latvijas pilsētās. Referāta tēma tātad ir saistīta ar jēdzienu bīstamais mantojums, un runa būs par to, kas tad notiek pirmajos 10 gados pēc kara beigām ar konkrēti Vecrīgas arhitektūras mantojumu un kādēļ tas kļūst bīstams no padomju okupācijas režīma viedokļa. Pēc lielā ugunsgrēka, kura rezultāts mēs redzam uz ekrāna un kas notika 41. gada 29. un 30. jūnijā kara darbības rezultātā Vecrīgā, tad parādās jau samērā drīz pirmie mēģinājumi vēl kara laika apstākļos kaut ko darīt ar daļai sagrauto celtņu konservāciju. Pavisam izpostītās ēkas tiek arī nojauktas. Pēc tā laika pieminekļu valdes speciālistu aprēķiniem šis 41. gada vasaras ugunsgrēks Vecrīgā nopostīja 66 ēkas pilnībā un daļai sagrāva vēl 114 ēkas Rāclaukumā un tā tuvākajā apkārtnē. Tie bija aprēķini, kādus izdevās veikt jau 41. gada jūlija sākumā, un līdz kara beigām tātad daļa no šīs sagrautās apbūves tika nojaukta pilnībā, daļu mēģināja konservēt. Viens piemērs ir tas, ko mēs redzam uz ekrāna, gan Pētera baznīcas torņa degšana, gan 43. gada maijā sastādītie priekšlikumi ar ķīmisko zīmoli uz papīra rakstīts uzmetums. Kādi varētu būt tehniskie parametri Pētera baznīcas torņa atjaunošanai, rēķinoties ar to, ka pēc kara beigām tātad šī celtne tiks atjaunota sākotnējā veidā. Kāpēc tas nenotiek vēl kara laika apstākļos? Ne tikai tāpēc, ka trūkst līdzekļu vai ir kādi citi ierobežojumi, bet tam ir arī likumiski šķēršļi ar 42. gada martu visā tā saucamajā Ostlandē, kas ietver 3 Baltijas valstis un arī Baltkrieviju, un konkrēti arī Latvijas ģenerāla apgabalā, kā to toreiz sauc, tiek ieviests tā saucamais būvniecības aizliegums, kas nosaka robežu celtniecības darbiem. Visi celtniecības darbi, kuru izmaksas pārsniedz 1000 reichsmarku apmēru, tiek iekonservēti, iesaldēti, vai arī tādus nedrīkst īstenot. Un tad skaidrs, ka neko vairāk kā provizorisku konservāciju dažiem sagrautajiem arhitektūras pieminekļiem arī šajos apstākļos veikt nav iespējams gan tehnisku, gan juridisku iemeslu dēļ. Nākamais
kadrs tātad jau tuvojas, jau parāda situāciju gan pašās kara beigās, gan neilgi pirms tam. Labajā pusē mēs redzam Melngalvju nama fasādes rekonstrukciju, kādu to piedāvāja 45. gada vasarā, tātad jau pēc kara beigām, un blakus attēlā var redzēt tātad to, kas ir saglabājies, palicis pāri pēc ugunsgrēka no paša Melngalvju nama galvenās fasādes, tātad atsevišķi fragmenti un skulptūra detaļas, bet 45. gadā tātad tiek izstrādāti pirmie priekšlikumi šīs ēkas atjaunošanai, ierīkojot tur Latvijas radio skaņu ierakstu studiju un izskatot arī dažus citus priekšlikumus. Tajā pašā laikā, tātad kāds ir pamats šiem mēģinājumiem? Pamats ir tātad vēl 45. gada janvārī pirms kara beigām Latvijas komunistiskās partijas izdotais dekrēts, ko apstiprina arī toreizējā valdība, jeb Tautas komisāru padomi par Vecrīgas vēsturiskā centra atjaunošanu un saglabāšanu, kas ir tāds formāls deklaratīvs dokuments no okupācijas režīma puses un kas kļūst vismaz par legālu pamatu cerībām, ka kaut kas, vismaz daļa no šī sagrautā Vecrīgas centra tiks atjaunota. Par to liecina arī 45. gada vasarā publicētais arhitekta Osvalda Tīlmaņa raksts laikrakstā Literatūra un māksla, no kura fragmentus mēs redzam uz ekrāna, un tātad raksta nobeigumā Tīlmanis arī mēģina dot atbildi uz jautājumu, kas tad notiks tālāk pēc kara ar izpostīto Vecrīgas centru. Tur tātad šajā citātā, ko jūs redzat uz ekrāna, ir izceltas tās vietas, kas attiecas uz tādu pēc Tīlmaņa domām reālāko scenāriju, kas varētu sekot un kādas darbības varētu tikt veiktas ar šo mantojumu. Bet 45. un 46. gadā it kā no padomju režīma puses un no komunistiskās partijas vadības puses ir dota zaļā gaisma, jeb ir labvēlīga nostāja attiecībā pret to, ka kara laikā izpostītais mantojums tiks saglabāts vai atjaunots iespēju robežās. No 46. līdz 49. gadam tiek sarīkoti vairāki arhitektūras projektu konkursi, kas tā kā apstiprina arī administrācijas vai okupācijas režīma ieceres šajā vietā kaut ko veidot, sekojot tiem principiem, kurus iepriekš izklāstīja Osvalds Tīlmanis, ka visu iepriekšējā veidā, pirmskara veidā atjaunot nebūs iespējams un nav vajadzīgs, izņemot atsevišķus pieminekļus vērtīgākās celtnes, bet ka bijušajā rātslaukumā ir nepieciešams izveidot to, ko nosauc par pilsētas laukumu, galveno laukumu, centrālo laukumu, tad veidot jaunu Rīgas administratīvo centru. Šeit ir daži piemēri no šiem 40. gadu nogales projektiem, kurus izstrādā gan Latvijas arhitekti, gan pieaicinātie arhitekti no Maskavas un no Ļeņingradas. Kreisajā pusē attēlā mēs redzam tur, kur ir izcelts Pēterbaznīcas tornis, kā varētu izskatīties laukums Maskavas arhitektu vīzijā. Tur blakus Pēterbaznīcai tāda pusapaļa celtne ir visticamāk teātra ēka domāta, kaut kas līdzīgs Melngalvju namam ir redzams pretējā pusē, bet Pēterbaznīcas atjaunošana tātad ir paredzēta. Blakus labajā pusē attēlā mēs redzam Rīgas arhitektu, latviešu arhitektu piedāvāto vienu no versijām vairākajām, kur tad laukums ir sadalīts divās daļās, līdzīgi kā tas tiek izdarīts vēlāk, kad tiek ierīkots Latviešu sarkano strēlnieku muzejas piemineklis ar priekšējo laukumu. Tad šeit arī bijušo rātslaukumu divās daļās sadala administratīva ēka ar arkām, un aiz tās var redzēt, ka ir saglabāts un atjaunots gan Melngalvju nams, gan Rātsnams. Tā ir viena versija. Līdzīga versija arī ir Rīgas arhitektu Tīlmaņa vadībā arhitektu grupas izstrādātais priekšlikums, bet tāpat kā daži citi, arī šis paliek uz papīra, jo mainās politiskā situācija 40. gadu nogalē. Pirmais zvans tam, ka notiek izmaiņas, kā toreiz teica, partijas un valdības attieksmē par šo jautājumu, ir tas, kas notiek ar Melngalvju namu 48. gada maijā. Te mēs redzam situāciju pēc kara beigām, kur laukumā ir daļēji saglabājušās priekšplānā Melngalvju nama drupas, un aiz tām ir redzamas arī Rātsnama atliekas, kas kara
Kara gados tātad ir tikušas konservētas, bet tālāk nekas ar to nav ticis darīts. Un tā pienāk 48. gada maijs. Un par notikumiem liecina arī daži dokumenti. Kopijas kvalitāte nav pārāk laba, bet šī kopija ir saglabājusies, acīm redzot, 2. vai 3. mašīna raksta eksemplārā. Saglabājusies tā ir vēsturnieka Roberta Malvesa rokrakstu fondā Nacionālās bibliotēkas krājumā, un tā ir toreizējā arhitektūras lietu pārvaldes pieminekļu aizsardzības daļas vadītāja Leona Plauciņa, leģendāras personības, vēlāk pieminekļu aizsardzības vēsturē Latvijā padomju okupācijas laikā Plauciņa vēstule Rīgas izpildkomitejas priekšsēdētājam Arnoldam Deglovam ar protestu pret plānoto Melngova nama drupu nojaukšanu. Šī protesta pamatojums bija tāds, ka Melngova nama drupas, tieši drupas, tas, kas bija palicis pāri pēc kara, bija iekļautas aizsargājamo pieminekļu sarakstā, un tām bija piešķirta pat vissavienības nozīmes pieminekļu kategorija. 40. gada beigās, burtiski dažus gadus pirms šī 48. gada maija, kad nejaušības pēc tiek konstatēts, ka Baltijas kara apgabala sapieriem darbojoties tiek ieurptas sienu atliekās, tiek ieurptas šahtas, kurās tiek ievietotas spridzekļi. Tātad skaidrs, ka drupas tiks novāktas. Gan šī vēstule, gan arī steidzamas telegrammas uz Maskavu ar protestiem pret vissavienības nozīmes pieminekļu nojaukšanu paliek bez atbildes. Un 3 dienas pēc šīs vēstules nosūtīšanas, 23. maijā, faktiski arī Melngova nama drupas tiek novāktas bez īpašiem paskaidrojumiem. Tajā pašā laikā var teikt, ka daļa no vecrīgas arhitektūras mantojuma tomēr tiek izmantota kā tāda vēstures ilustrācija, kā piemēram tam var minēt šos 2 attēlus no 50. gadā izdot fotoalbumu Padomju Latvijas 10 gadi, un te mēs redzam gan Zviedru vārtu attēlu, gan arī pionieru ekskursiju Alksnāja ielā, tad pie senajām Rīgas noliktavām aizmugurē var atpazīt reformātu baznīcas torni. Kas tad bija mainījies? Bija sācies augstais karš, un kā ir pētījis un šo viedokli pamatojis Rihards Petersons, arī pieminekļu aizsardzības speciālists un vēstures pētnieks, mākslas vēsturnieks. Viņa versija ir tāda, ka sākoties augstajam karam, Melngova nams un vispār visa vecrīgas arhitektūra ļoti ātri ieguva pretēju nozīmi padomju propagandā, jo pirmajos pēckara gados bija izdevīgi rakstīt par nacistu vai, kā viņus sauc padomju leksikā, vācu fašistisko iebrucēju nodarītajiem postījumiem vecrīgas arhitektūras mantojumam, kas tika ierakstīti kopējā grēku sarakstā attiecībā pret nacistu okupācijas režīmu, un tik ilgi, kamēr to varēja izmantot kā propagandas tēmu, atgādinot par nacistu okupācijas laikā nodarītajiem postījumiem, tik ilgi šīs celtnes, kas bija daļēji saglabājušās labākā stāvoklī, tika izmantotas propagandas nolūkiem. Sākoties augstajam karam, šādas vajadzības vairs nebija, un līdz ar to parādījās pavisam jauna teorija par to, ka vecrīgas arhitektūras mantojums ir kaitīgs latviešu sociālistiskai nācijai un padomju Latvijas turpmākajai attīstībai nevajadzīgs, un šī teorija tika ļoti ātri iedarbināta un arī popularizēta. Te ir 49. gada situācija ar karti, kurā var redzēt nojaukto kvartālu robežas, kara laikā nopostīto un vēlāk nojaukto kvartālu robežas vecrīgas kartē. Tad šeit vairs nav Melngova nama, bet šeit ir laukuma centrā palikušas vientuļas Rātsnama drupas. Attiecībā par Rātsnamu daži arī piemēri. Tāda ir situācija Otrā pasaules kara laikā, tad vēl Vācu okupācijas laikā ap 43. gadu, kad tiek nojauktas drupas sagrautās celtnes apkārt Rātsnamam, un pašas Rātsnama drupas ir daļēji konservētas. 45. gads Latvijas Universitātes arhitektūras studenti uzsāk
vecrīgas arhitektūras pieminekļu apzināšanu un uzmērījumu izgatavošanu. Tātad tas ir viņu studiju darba ietvaros notiek. Un tad šāds detalizēts Rācnama fasādes uzmērījums, mēs te redzam vienu attēlu no 5, tiek izgatavot 45. gada vasarā, acīm redzot ar domu, ka kādreiz šī celtne tiks atjaunota. Ja, jo attēls rāda nevis aktuālo situāciju ar drupām, bet to, kādai vajadzētu izskatīties fasādē jau pēc ēkas atjaunošanas. Situācija starp 48. un 54. gadu, tad Malgoņa nama vairs nav, Pētera baznīca drupās, apkārtējie kvartāli notīrīti, Rācnama atliekas vēl ir redzamas attēlā priekšplānā labajā pusē. Tad ar 40. gadu beigām, 50. gadu sākumu sākas ne tikai augstais karš starptautiskajā politikā, bet sākas arī režīma pastiprināšanās, padomju ideoloģijas spiediens pieauga arī iekšpolitiski padomju savienības robežās. Par to liecina ne tikai šāda veida plakāti, bet par to liecina arī Ļeņina pieminekļa atklāšana Rīgā 50. gada vasarā, kas kļūst par tādu arī robežzīmi tam, ka pirmais sovietizācijas posms vismaz oficiāli ir noslēdzies, jo tieši ar 50. gadu, kad tiek atklāts Ļeņina piemineklis, sākas arī Rīgas ielu pārdēvēšana. Līdz 50. gadam mums vēl ir Brīvības iela, kas tikai pēc tam kļūst par Ļeņina ielu. Un šajā laikā, protams, aktuāli ir arī Rīgas pilsētas 750 gadu jubilejas svinēšana, par kuru atsevišķu pētījumu ir publicējusi kolēģe Daina Blējera vēl 90. gadu sākumā, par to, kā tika svinēta Rīgas 750 gadu jubilejas staļinisma apstākļos. Tas ir 51. gads, tātad gadu pēc Ļeņina pieminekļa atklāšanas, kur arī var šajā plakātā redzēt visu to padomju vēstures koncepciju, kur faktiski parādās kaut kas no senatnes kreisajā attēla pusē, divi tie mazie attēli, kas attēlo situāciju pirms Vācu krustnešu iebrukuma, un tad labajā pusē centrālajam attēlam ir tad vai nu 5. vai 17. gada revolūcija un jau sarkanās armijas ienākšana Rīgā kā apakšējais attēls. Ja? Centrā ir tāda arī tipiska klišejiska bilde, kas principā varētu tikt attiecināt uz jebkuru pilsētu padomju savienībā, un kur nekādas vietējās specifikas pazīmes, kas ļautu identificēt Rīgu, neparādās. Parādās toties presē šāda veida teksti. Protams, ka Jānis Sudrabkalns, kā viens no Staļina laikā visvairāk konjunktūrai pakļautajiem autoriem, ir arī labi zināms, un viņa loma staļinisma laika kultūra politikā, tāpēc šis citāts nav, lai vēlreiz atgādinātu par Jāņa Sudrabkalna kaunu vēstures priekšā, bet citāts, kas labi parāda, to iepakojumu, ideoloģisko iepakojumu, kuru izmantoja padomju propaganda, tad saliekot kopā gan Ļeņina pieminekļa atklāšanu Rīgā, gan arī šo vēsturisko mantojumu, jo parādoties šāda veida tekstiem oficiālajā presē, protams, ka tie atspoguļoja arī komunistiskās partijas nostāju attieksmi pret šiem arhitektūras mantojuma jautājumiem. To, kas tur ir rakstīts, varat izlasīt paši. Tātad tiek salīdzināta Pētera baznīca, bez kuras torņa mēs gluži labi varam iztikt, bet bez Ļeņina pieminekļa pilsētas centrā vairs nekādi nevaram iztikt. Vēl viena karte, kas parāda situāciju jau 54. gadā, tuvojoties noslēgumam, tēmas noslēgumam, tad atkal ir tas pats princips, kā ar sarkaniem jumtiņiem ir iezīmētas vēsturiski vērtīgās celtnes, jeb arhitektūras pieminekļi, un jaunais pilsētas laukuma izveidojums, kādu to paredzēja 50. gadu vidū. Jāsaka, ka šī ideja par pilsētas laukumu tā arī netika realizēta un īsti nedeva savus rezultātus, jo šo teritoriju, kara laikā nopostīto teritoriju sāk apbūvēt nevis pēc kaut kāda kompleksa projekta, bet pa atsevišķām daļām. Tad ēkas Kungu ielā pretī Pētera baznīcai, kas iezīmē veco kvartālu robežas, pēc tam arī visa pārējā apbūve apkārt bijušajam Rāclaukumam. Centrālā ēka, kur bija paredzēta tieši Rācnama vietā, kā ir uzsvērts arī fotogrāfijā, kas publicēta
albumā Padomju Latvijas 15 gadi. 55. gadā tad melnbalto fotogrāfiju, ko mēs redzam, tas ir projekts Komunistiskās partijas augstskolai, kuru vajadzēja būvēt šeit, bet kas gala rezultātā tika pārcelta kā institūcija no Rīgas uz Viļņu. Un pēc tam, kad šī ēka tika uzbūvēta ar visām izmaiņām tās fasādē, ko noteica cīņa ar pārmērībām padomju arhitektūrā, tad, kad šis graznais pārmērīgais Staļina stils tiek reducēts uz vienkāršākām arhitektūras formām, tad gala rezultātā šī ēka tiek uzcelta blakus kādreizējam Rācnamam. Arī acīm redzot ar domu, ka kādreiz jau iespējams to varēs atjaunot, tāpēc šo celtni neuzlika tieši uz Rācnama pamatiem. Bet tas ir tas padomju ekvivalents bijušajam Rācnamam, kas kļūst pēc uzcelšanas par Rīgas Politiskā institūta, tagad Tehniskās universitātes galveno ēku. Nobeigumā tad vēl viens citāts no tā laika preses, jo Rācnams noturējās līdz 1954. gada martam, un 2 nedēļas pirms Rīgā notiek konference, Padomju Savienības mēroga konference par arhitektūras mantojuma lomu sabiedrībā, kuru organizē pēc vietējo arhitektu iniciatīvas. Un šie arhitekti bija Gunārs Priede, kuru mēs vēlāk pazīstam kā dramaturgu un rakstnieku savienības vadītāju, Gunārs Priede, Valdemārs Šusts, kurš vēlāk kļūst par arhitektu savienības priekšsēdētāju, un 3. arhitekts, kas tajā laikā atrodas Maskavā, bet kas arī piedalās šīs konferences organizēšanā, ir Jurijs Vasiljevs, kurš vēlāk kļūst pazīstams kā arhitektūras pieminekļu aizsardzības speciālists Latvijā padomju laikā un arī restaurācijas darbu speciālists un teorētiķis. Līdz ar to, pateicoties šiem 3 cilvēkiem, tiek organizēta 54. gada aprīlī konference ar Maskavas speciālistu piedalīšanos. Šīs konferences mērķis, kas arī netiek slēpts, ir tikt vaļā no Staļina laika teorijas par vecrīgas arhitektūras mantojumu kā kaitīgu un latviešu sociālistiskai nācijai svešu parādību. Un, tā kā šī konferences organizēšana notiek atklāti, un par to ir informēts arī Zinātņu akadēmijas arhitektūras un celtniecības institūts, kas ir šīs teorijas, vecrīgas arhitektūras mantojumam naidīgās teorijas radītājs, tad, acīm redzot, lai apsteigtu notikumus, burtiski 5 minūtes pirms konferences Rācnama drupas arī tiek novāktas, pamatojot to ar nepieciešamību paplašināt Kaļķu, toreiz Ļeņina ielu. Un tas, ko var izdarīt arhitekti, ir post factum secināt, ka ir slikti un ka tas nekad vairs nedrīkst atkārtoties. Tādi gadījumi, kā Melngalvju nama un Rācnama drupu novākšana. Priekš 54. gada arī to varēja uzskatīt par panākumu, bet tas, protams, turpmāko situāciju ietekmēja tā, ka tika piebremzēta šāda Staļina laika kampaņas attiecībā uz arhitektūras mantojumu, bet, protams, kā šī aizdomīgā attieksme pret kultūras mantojumu sfēru kopumā, kā to arī savos pētījumos ir kolēģi Daina Blējera vairāk kārt uzsvērusi, saglabājās visu padomju režīmu pastāvēšanas laiku Latvijas teritorijā. Secinājumos par šo vienu atsevišķo gadījumu no Latvijas arhitektūras mantojuma vēstures staļinisma periodā var diezgan droši apgalvot, ka tik liela uzmanība, kas tiek pievērsta vecrīgas arhitektūras mantojumam, ir skaidrojama ar tā politisko nozīmi un ar to, kā ar šī mantojuma vērtību manipulē un kā to izmanto savām vajadzībām Latvijas Komunistiskā partija un ar to saistītie padomju ierēģi. Ja Ļeņina pieminekļa atklāšanu Rīgas centrā var uzskatīt par tādu simbolisku teritorijas iezīmēšanu un sovietizācijas, tātad, kā jau minēja, pirmā pēckara posma pabeigšanu, tad nākamais solis, acīm redzot, bija saistīts, vismaz iecerēs un plānos, bija saistīts ar Rīgas arhitektūras mantojuma revīziju, kuru nobremzēja daļēji līdzekļu trūkums un tas, ka bija citas vajadzības, ar kurām režīmam vajadzēja tikt galā, bet ideoloģiskajā ziņā tik liela uzmanība, kas tiek pievērsta
dažām sagrautām celtnēm Vecrīgas teritorijā. Acīm redzot, ir saistīta ar to, ka šeit arhitektūras mantojums tika jau 50. gadu sākumā visai tālredzīgi no padomju režīma puses uztverts kā pierādījums tam, ka šī teritorija samērā nesen ir pievienota padomju Savienībai un ka pēc aneksijas vajadzētu darīt visu iespējamo, lai šīs kultūras mantojuma pēdas, kas liecina par piederību citam reģionam un citai vēsturiskai tradīcijai, pēc iespējas ātrāk izdzēstu. Tas līdz galam neizdevās dažādu iemeslu dēļ, bet kopējā attieksme pret arhitektūras mantojumu kā pret tādu ideoloģiski, ja ne kaitīgu, tad aizdomīgu parādību saglabājās arī faktiski līdz padomju režīma beigām. Paldies!